apliecību saņem Ieva Kokorēviča, Vāverēnu grupas audzēkne. Bērndārzā patika zīmēt, rakstīt, spēlēties ar lēlēm. Nepatika kauties. Gribētu kļūt par sniegbaltīti, bet strādāt pa veikaliem. Vislabāk Rimī tirgot visu ko. Patika draudzēties ar Adriānu. Gribētu pelnīt 200 eiro. Tad pirkšu daudz saldējumus, čupīšus, končas. Man patīk skaistas drēbes, vislabāk rozā krāsā. Labprāt aizceļot uz Vāciju, nopirktu 3. bēmbi. Ieviņa, it kā pērlis sarkanas vīļas zaļā zīļu vainagā. Mirdziet bērna dienas mīļās, visu mūžu atmiņā. Apliecību saņem Vāverēnu grupas audzēknis Dāks Krastiņš. Bērndārzā man patika būvēt no gločiem, patika matemātika, nepatika, ka mums ar Rihardu visu laiku sajuka flomasteri. Garšoja šokolādes maizes, negaršoja desu maizes. Gribu kļūt par policistu, jo man patiktu ķert zebļus. Labprāt pelnītu 1000, tad pirktu spēļu ieročus. Gribētu aizceļot uz Zviedriju. Es ļoti mīlu savu mammu. Nu, bērnība, tev sveikas saka, jo jāsāk ir skolas taka. Tu sudrabaini skanot zvaniņš tev pavēstīs, ka esi kļuvis gan ciparu, gan burtu ganiņš. Ja pacietīs un centīgs būsi, sev draugos zināšanas gūsi. Apliecību saņem Vāverēnu grupas audzēknis Rihards Kudrjavcevs. Bērndārzā patika spēlēties ar augiem, celt mājas. Patika rēķināšana, zīmēšana, dziedāšana. Draugi man bija Edijs, Gustavs, Helmuts un Raivis Baumanis. Nepatika, ka bērni bļaustās. Gribu kļūt par policistu priekšnieku. Pelnīšu daudz naudas, 100, 200 miljoni. Pirkšu krutu mašīnu un pili. Gribu aizceļot uz Spāniju, Vāciju, Norvēģiju. Novēlu, lai bērni būtu priecīgi un viņiem patiktu iet bērndārzā, bet ģimenei, lai daudz naudas. Rihardi, šī pasaule tev gaiša šķiet. Te saule augst, te atkal riet, te stārķi lido, strasti dzied, nekas te nestāv vienu vietu. Lai pasaule tev gaiša šķiet. Apliecību saņem Vāverēnu grupas audzēkne Anna Leilande. Bērnudārzā vislabāk patika sportošana un zīmēšana. Nepatika gulēt diendusu. Patika draudzēties ar Lauru. Gribētu kļūt par sportisti, jo man ļoti patīk slēpot. Es zinu, ka man pārāk daudz naudas nevajag. Gribētu nopirkt Bārbijas komplektu ar kaķiem. Aizceļot gribētu uz Grieķiju. Vēlos, lai manai ģimenei visu mūžu labi iet. Bērnudārzam novēlu, lai bērni vienmēr klausītu. Tik daudz tev visu vēl priekšā.
jo vēl tikai sācies tavs rīts. Ej pasaulē, meitenīt, tev vecāku mīlestību ies līdzi. Apliecību saņem Vāverēnu grupas audzēknis Kārlis Okonovs. Bērnudārzā patika gulēt, ēst launagu un rēķināšanu. Draugi man bija Laura. Garšoja pārslas ar pienu, bet negaršoja salāti. Gribu iemācīties par policistu, tāpēc, ka tad var ķert zāguļus. Pelnītu 500 eiro. Pirktu policistu mašīnu. Gribētu aizceļot uz Grieķiju, tāpēc, ka tā ir ļoti tālu, un es tur vēl neesmu bijis. Ģimenei bērnudārzam novēlu daudz laimes. Karlīt, putns izspurts gaisā pret sjuma. Un pasaule katram mums sava brīnuma pilna. Apliecību saņem Vāverēnu grupas audzēkne Laura Ramāne. Bērndārzā vislabāk patika zīmēt un visu, ko taisīt no papīra. Spēlēties patika ar Annu, Indānu un Nikolu. Patika dziedāt un spēlēt teātri. Garšoja viss. Gribētu izmācīties par aktrisi vai dziedātāju, tad pelnītu daudz naudas, pirktu karietu un pili. Pilī es būtu princese. Gribētu aizkļūt uz Itāliju. Novēlu, lai ģimenei un bērndārzam labi iet. Lauri, bērnībā koki un krūmi tik trauksmaini ziedēja. Nedrīkst aizskart ne zara. Meitene maza tur gāja un dziedāja rītos un novakaros. Apliecību saņem Ežuku grupas audzēknis Matīs Samovičs. Mani labākie draugi bērnudārzā bija Bruno, Dairis, Kevins, Rihards, Edmunds un Denis. Kad izaugšu liels, es gribu būt policists. Bērnudārzā man patika spēlēties ar mašīnām, bet nepatika, ka visi bļaustās. Vislabāk man bērnudārzā garšoja putras, bet negaršoja bieša zupa. Ja man būtu daudz naudas, es nopirktu policijas mašīnu īsto. Matīsiņ, ai bērni, apstājies uz savas laivas un kaut ko svētu, kaut ko lielu lūdz. No visa sliktā, visa ļaunā, cik tev ir spēka, projām mūc. Apliecību saņem Vāverēnu grupas audzēknis Miķelis Jānis Šteinis. Bērnudārzā patika lieliski, vislabāk patika rēķināt. Bērnu dzimšanas dienas un vārdu dienas, jo tad bija končas. Nepatika dejošana, garšoja kellogi un uzpūtenis. Draugi man bija Denis, Rihards, Rolands. Gribētu kļūt par karavīru, jo gribu aizsargāt savu valsti. Labprāt pelnītu 3 miljonus.
pirktu trīsstāvīgu māju, kvadratciklu un audzītei Veronikai visur gājēju. Gribētu aizceļot uz Angliju, tāpēc, ka tur ir kalni. Novēlu, lai bērnu dārs būtu smuks. Es paņemu labo no visa, kas bijis, lai tas man spēcina. Un arī tās dienas, kad lietus līs, ir patiesa svētība. Apliecību saņem Adriāna Tūce. Vispār man patika bērnu dārzā. Man patika, ka viņš ir vecs. Te var iemācīties daudz skolas lietas. Patika draudzēties ar Annu Leilandi. Sākumā es viņu nepazinu, bet man viņa ir laba draudzene. Nepatika dejošana un sportošana. Īstenībā es gribētu kļūt par policistu, jo meitenes arī ir policistes. Patīk, ka policistes ir skaistas. Patīk filmas par policistiem. Es gribu būt policiste aktiere. Gribu pelnīt 12 000. Tas ir daudz. Es pirkšu mašīnu un privātu dzīvokli. Aizceļot gribētu uz Disneylandu. Novēlu, lai bērnu dārs nebruktu. Adriāna, ikdienu ar dziesmu iesāc, ikdienu ar smiekliem sāc. Ja priecīga no paša rīta, līdz vakaram būs priecīgs prāts. Tad audzinātāja Veronika vēl grib bērniem kādu sveikumu nolasīt, jo šeit ir kāds mums atsūtīs bērniem sveicienīšus. Tā, mīļie bērni, skolotāja Dace ir šodien aizbraukusi savu klasīti uz Igauniju, bet viņa jums ir atsūtījusi sveicienu, jo skolotāja Dace jums būs klases audzinātāja. Un tagad paklausieties, ko skolotāja Dace ir uzrakstījusi. Mīļie Līgatas novada bērnu dārza absolventi, lai jaukie vasaras rīti ir zelta saulītes apspīdēti, un katra saulītes starā ir vasaras noslēpums tīts. Soļo pa saulainu ceļu, cauri smiekliem, priekiem un bezrūpībai, cauri jautriem notikumiem un pārsteigumiem, bet rudenī ar jaunu mugursomu plecos, ar priecīgām labām domām dodies uz skolu, lai jums visiem jauka vasara un skaista tikšanās ar skolu septembrī. Skolotāja Dace Zariņa. Un šeit ir arī jums cienestiņš, to mēs pēc pasākuma, ja? Mēs visi sacienāsimies, ja? No Dacītas sveicienu. Tā. Un tagad mēs gribam arī pateikties savai vadītājai, Kunitai Liepiņai, kas turē mūsu komandu gan bērnus, gan pieaugušos, jo tā kā Kārlītis saka, bez viņas mēs būtu pazuduši. Tāpēc, Kuniti, tev paldies no visas mūsu lielās un mazās komandas, un te tev raksts ceru. Apliecības visi bērni ir saņēmuši, darbiniekiem esam teikuši paldies. Gribu teikt vecākiem izturību jums, jo es zinu, cik grūti ir audzināt bērnus, cik grūti ir būt kopā ar viņiem.
bet vienmēr saprotiet viņus, vienmēr uzklausiet viņus, palīdziet viņiem un esat labi draugi. Un mīliet viens otru, un tad jūs ģimenes augs tikai kuplumā, un jūs visi būsiet laimīgi. Un vēl es šodien neesmu dažiem cilvēkiem teikusi paldies. Es neesmu teikusi paldies mūsu kultūras centra meitenēm, kuras mums ļoti, ļoti palīdzēja šī pasākuma tapšanā, tāpēc lūdzu abas Ines, es jūs aicinu. Paldies, gribu teikt mūsu pašvaldības vadītājam, jo bez pašvaldības atbalsta, kā Kārlis saka, mēs būtu pazuduši. Tad man lūdza, lai es pēc visām svinīgajiem notikumiem dodu vārdu vecākiem. Lūdzu, vecāki. No sākuma jau laikam es sapratu no Gunetiņas, ka nebija ieplānots, ja? Bet mīļie bērnu dārza darbinieki, viss kolektīvs, vecāku vārdā un visu radinieku vārdā mēs gribam teikt un arī sakām lielu paldies. Un paldies ietērps ir skaistās dzejas rindās. Tās mazās bitītes no lielās bišu saimes jau lido pasaulē, lai sameklētu laimi. Un mīļās auklītes gan vakaros, gan rītos tā rūpējas, lai viņas neapmaldītos. Zumu gaisā mazais paldies, audzinātāji mīļā, par to, ka ļāvi brīnumā mums ieskatīties dziļāk, par to, ka mācīja un loloja un gāja mūs samīļot un nekad neapstāja. Tās mazās bitītes no lielās bišu saimes vēl īsti nezina, kur ir atrodama laime. Tā ir kā mirdzošs, gaisīgs noslēpums. Zum gaisā bitītes un saka paldies jums. Mīļie bērni, es zinu, ka jūsu vecāki un vecvecāki ir sagatavojuši ziedu klēpjus audzinātājām. Es domāju, ka tagad jūs varat aiziet, kamēr tāda burzma, lai būtu, aiziet sameklēt, kur ir tie ziedu klēpji savai mīļākajai audzinātājai, mīļākajai skolotājai. Ejam pakaļ, puķu pušķiem. Jā, tagad, tas nebija ieplānots. Šitas viss ir pilnīgi improvizācija. Bet vecāku vārdā mēs dāvinām ikvienam bērndārs darbiniekam baltas rozes, un bērndārs saņem no vecākiem arī skaistu, jaunu puķu statīvu. Kurā vietā tas atrodas, es nezinu. Man tā šķiet, ka jau ir kur? Bērndārzā? Jau ir bērndārzā. Un visi, kuri šogad strādāja ar Ežuku un Vāverēnu grupu, no vecākiem arī saņem mazu paldies aploksnītē. Lūdzu, Ivitiņu. Lūdzu, Ežuku un Vāverēnu audzinātāju
audzinātājs un auklīgs nāciet pie mums un mēs jums iedosim pārsteigumu. Auklītis nākat un audzinātājs nākat šurp, lai jūs neesat tur aizmugurē, bet goda vietā, jo šodien jau patiesībā ir jūsu lielie svētki. Jūsu bitītes ir tās, kas izlido. Auklītis un audzinātājs, Noneta, Īvita. Audzinātājs, nāciet lejā tuvāk pie vecākiem. Un ir vēl tie sirsnīgie pušķi no mammas un tēta vēl personīgi. Aiziet pie mammas vai tēta, kur tie skaistie pušķi stāv, un tagad ir tas īstais mirklis arī savai mīļajai audzītei iedot tos skaistos ziedus no tie, kas no mājas nāk. Savai vismīļākajai audzinātājai. Priekšā ir vēl filmē? Aizēj līdzi. Paldies bērniem, paldies vecākiem, gan par dāvaniņām, gan par ziediem.
un audzinātāja Veronika grib teikt. Mīļie, milzīgs paldies par skaistiem apsveikumiem. Es to gribu novēlēt jums, kad jūsu dzīvē tagad arī sāksies jauns posms. Jo rudenī taču jūs arī iesiet uz skolu, un es novēlu, lai jūs kopā ar bērniem izstaigātu vēlreiz skolas takas, un jums arī būs jāsāk mācīties 1. klasē. Un paldies par visu to labo, ko jūs darījāt mūsu bērndārza labā, mūsu labā, un ka mums bija tik ļoti laba sadarbība. Un lai jums skolā būtu bērniem pašas labākās skolotājas, un bērniem daudz draugu, un lai visi justos labi, un lai jums visiem spēks, izturība, un lai veicas.
vairs nav mūsu bērndārznieki, nu jau viņi ir skolnieki. Vēl tik atliek sagādāt skolai nepieciešamās lietas, sakrāmēt skolas somu, paņemt asteru pušķi un dot mammai un tētim buču un teikt, es eju uz skolu. Un mēs jau esam sveikuši savus bērnus, un tagad arī jūs varat nākt samīļot